Starp visām sajūtām, ko pieredz cilvēks, visiem mums pazīstama ir vainas sajūta. Neviens cilvēks bez tādas praktiski nav nodzīvojis, nav izdzīvojis. Un tieši Kraftinera dzīves laboratorija ir tā vieta, kur laboratoriski var pastrādāt ar dažādām sajūtām. Un šodien mēs pastrādātu iespējams ar vainas sajūtu. Kraftinera metodoloģijas autore Ina Grasmane ir studijā. Labvakar! Jā. Un pēc vārda labvakar mēs bijām vienojušies, ka šodien man jāpastāsta kāds stāsts no savas dzīves, no tikko svaigākajām dzīves nedēļām, ar kuru es arī griezīšos pie Kraftinera metodes autoras, lai viņa palīdz man šo situāciju kā tētim mazliet papreperēt, var sakot, apstrādāt. Situācija šāda. Tātad. Man ir 9-gadīgs dēls, kurš šo raidījumu noteikti neklausīsies, tāpēc es droši varu šo situāciju pastāstīt. Un viņš nesen sadraudzējās gan ar kaimiņu zēnu, gan ar citiem puišiem. Un viņam ļoti svarīgi patīk draudzēties ar viņiem, braukāt ar riteņiem, konkrēti ar skūterīšiem, ar kuriem var braukāt pa rampām. Tur taisīt dažādus lēcienus, dažādus smalkākus lēcienus. Un manam puikam ir diezgan labs tas skūterīts, bet ne pārāk. Un viņam kaut kas bija gadījies, viņš visu rītu bija mēģinājis viņu tā kā arī eļļot un atskrūvēt un tā kā uzlabot, lai varētu labāk lēkāt pa rampām. Un kaut kā sanāca, ka tā zēnu kompānija sāka vakarā, kad viņi jau bija rampās, ievadīt ar viņu sarunas, ka šo mūsu skūterīti vajadzētu salauzt. Un kāpēc viņu vajadzētu salauzt? Tāpēc, ka tad mamma taču tāpat nopirks jaunu. Vecāki taču nopirks jaunu, īsto, to labo, ko pa īstam viņiem vajag tajā lekšanai. Un kaut kā sanāca, ka manais dēls, viņš nevarēja noturēties pretī tai idejai, un viņi tiešām visi kopā veiksmīgi salauza šo ritenīti, un tas trakākais bija tas, ka viņam pat pašam, es sapratu, viņš bija jālauž. Un viņš to darīja, stāstīja nevis tā kā sūdzoties par tiem citiem, bet viņš pats milzu vainas sajūtā, ka viņš pats ir vainīgs, ka viņš pats to darījis. Viņš to atbild, vainas sajūta nebija kaut kāds, pat nevienam uzlicis citam. Un tad es pie sevis domāju, kur es esmu, sēžu šeit dzīves laboratorija, piedalos raidījumos, un pats īsti tad gan kautrējos, gan nezinu, kā tad šajā situācijā, ko es varu palīdzēt, kā tad tā runāšana par šo te vainas epizodi būtu jānokārto. Un es īstenībā arī pats no savas bērnības atceros, jo tad, kad tu tiešām kaut ko biji sliktu izdarījis, tad tā sajūta paliek ilgi, un es vēl tagad varētu atstāstīt visas smagās reizes, kad es tiešām biju vainīgs un tiešām sadarīju lielos nedarbus un arī vēlāk pieaugušā cilvēka dzīves lielos nedarbus un tā tālāk. Interesanti, kā tad tu viestur risināji to sajūtu? Ko tad jūs darījāt ģimenē? Atnāk Džeks ar ritenīti salauztu, droši vien pārdzīvo, jau sejā var redzēt, ka nav laimīgs. Māgi izsakoties, bet tā ļoti spēka situācija, reāli, tas ir nedēļas ietvaros, un manis nebija mājās. Lielāko raudāšanas daļu iznesa mamma, ar viņu arī pārunāja tur daudzas situācijas, ko draugi mēģina uzspiest, kā tad citreiz varētu rīkoties, ka varbūt viņš nemaz nav tik vainīgs. Tādas pirmās raudāšanas sarunas mamma iznesa bez manis. Un, zini, droši vien, mammas intuīcija bija gan laba, es domāju vienkārši, vai specifiski mūsu instrumentu lokā ir kaut kas, kā tam būtu jārisinās ar Kraftinera scenārijiem. Jā, man vispār gribētos viestur tev pajautāt, ko tu pats domā par vainas sajūtu. Ir jau vairāk ceļu, ko viņi var darīt, jo situācijas dažādas, un tiešām vainas sajūta dzīvo ļoti tuvu bērnībai. Jo bērni piedzīvo dažādus notikumus, un nevienmēr viņi sašķiro, kurš ir atbildīgs vai kurš nav atbildīgs par to. Ļoti bieži bērni paņem uz sevis vainu, kura nav viņu īstā vaina. Un tad ir vietā jautājums, vajag runāt, nevajag runāt, kā runāt un ko tu vispār domā par vainas sajūtu. Var arī ļoti dziļi norakt kaut kur sevī un vispār aizmirst to notikumu. Arī tā daudz cilvēki dzīvo. Kāda tev paša kā tēta ideja par to, ko darīt ar tādām smagām sajūtām?
Mana ideja būtu šāda, ka man, piemēram, es būtu priecīgs, ja man, piemēram, tagad pašam nebūtu savu bērnības vainas sajūtu vairs līdzi, un es gribētu šādā sarunā, skaļi domājot, var teikt, izrunāt to tā, lai viņam pēc gada šī situācija jau būtu tā kā piemirsusies. Atlaista, atbrīvota. Jā, ka tas būtu viens no gadījumiem, par ko varbūt, nezinu, tur pasmieties gluži nevarētu droši vien, bet vai nepaliek tās sāpju punkts kaut kur. Un tava intuīcija ir vietā, jo vainas sajūta tiešām ir tāda diezgan smaga sajūta. Parasti cilvēki, ja viņam aicinu kaut kur terapeitiskā procesā atrast, kam līdzīga tava vainas sajūta, tad ar ko tu salīdzinātu? Kam līdzīga vainas sajūta priekš tevis? Tikko, kad tu to teici, man ieskrēja prātā tās pārpuisis ķirsis. Tāds sarkans pārpuisis ķirsis kaut kā. Redzi, citi atkal saka akmens. Jā. Smaga kā akmens, spiež nost, kā mols kaklā. Tādas dažādas asociācijas cilvēkiem ir ar vainas sajūtu, kas parāda, ka tas ir diezgan tāds smagnējs veidojums. Un tad ir jautājums, ja tāds smagnējs veidojums tevī dzīvo, tad viņš kaut ko dara arī ar tavu fizisko ķermeni. Un no vainas sajūtas var gan sāpēt galva, gan sāpēt vēders, ja viņi paliek tevī iekšā, nerisināt. Jā. Un citreiz bērni var domāt, piemēram, vecāki strīdās, varbūt pat šķirās, un bērns var domāt, ja es būtu labāk uzvedies, ja es būtu kaut kā savādāk, tad varbūt viņi nebūtu šķīrušies, un viņš paliek ar to vainas sajūtu. Kāpēc tie bērni tā domā? Tā ir ļoti specifiska bērnu psiholoģija un domāšana. Viņi tiešām ļoti daudz no nastas nes uz sevi. Paņem uz sevi, tāpēc vārdi, tu šeit neesi vainīgs, tava atbildība ir tāda, bet tā cilvēka atbildība ir tāda, ir ļoti, ļoti svarīgi, īpaši jūtīgiem bērniem. Īpaši bērni, kur īpaši tādi emocionāli jūtīgi bērni, tāda tips, diezgan liela populācija, ka bērni ļoti, ļoti, viņiem grūti šķirojās pašiem. Viņi nevar tā sašķirot, viņiem nav attīstīta tā racionālā domāšana, kas mums palīdz šķirot, vai ne? Un viņi paņem visu uz sevi. Piedod, ka es tevi mazliet pārtraucu, bet tomēr, ja tu saki, ka šis veidojums dzīvo tevī, iepriekš tu man pajautāji tīri tēvaini, ar ko es salīdzinātu vainas sajūtu, es teicu ar ieplīsušu ķirsti. Tu vēl teici par akmeni, bet viņš jau it kā pa īstam nedzīvo. Tas akmens jau vai ķirstis mūsos nedzīvo. Tas ir tāds kā iedomāts. Tu tā domā, tajā brīdī, ja cilvēkam sāp vēders, un tu sāc ar viņu par to runāt, un viņš saka, ka tas vēders man sāp, ka es viņam prasu, kāda tev tā sāp ir, kam viņa līdzīga. Pat tā kā dakteris, kam tad tev līdzīga, lai es varu labāk saprast. Viņš saka, man tu tā kā akmens smags velk uz leju, un kad mēs sākam vēl par to akmeni runāt, tad izrādās, ka tur ir paslēpusies kāda vainas sajūta. Es esmu vainīgs par kaut ko, piemēram, man ir pavisam konkrēts gadījums, kad puiši izdomāja četratā izdarīt blēņas, līdzīgi kā tavējie, un viņi to izdarīja, viņi pieķēra notikumu vietā, un 3 parādīja uz to vienu, viņš bija vainīgs, viņš to izdomāja, viņš visu inicēja, un tas viens grēkās palika vainīgs, un viņš arī saņēma lielāku sodu kā pārējie. Un tā vainas sajūta palika, un no tās sāka sāpēt vēders. Pēc tam šķetinot kopā ar vecākiem šo situāciju, un izrādās, tādas ir sevišķi netaisnīgi paņemtas vainas, viņas sāp fiziski. Jā. Tāpēc ir svarīgi strādāt un runāt ar bērniem par vainas sajūtu. Un kādā virzienā tā runāšana var optimāli būt virzāma? Redz, un ja mēs runājam šeit par bērniem, tad bērniem ir tāda ļoti šī pasaules uztver savādāka. Viņi tiešām uztver caur stāstiem, caur simboliem, var ar viņiem parunāt un nokļūt pie šīm nopietnām lietām. Jo, ja bērnam sāp vēders un tu viņam paprasīsi kaut ko racionāli, viņš to nekad neatbildēs. Vai arī es pieļauju, ka mamma, tava bērnu mamma, zinot viņu ļoti empātiski, jūtīgi, līdzjūtīgi piegāja šiem jautājumiem, un tā līdzjūtība palīdzēja atvērties tam bērnam un visu izstāstīt. Un kontakts, ja ir dzīves, tad arī bērni nāk un izstāsta visu. Bet es tev kā tētim, ierosinātu šādā situācijā izstāstīt bērnam
vispirms stāstu par savu vainas sajūtu kādu. Tu jau tikko man stāstīji, ka tev visādi ir palikuši no bērnības. Tā sākās šī apmaiņa, ja? Es pārvēršu savu vainas situāciju par stāstu, izstāstu bērnam. Viņš klausās, pēc tam varbūt zīmē, kamēr es stāstu. Pēc tam pajautā viņam, vai tev ar tā kādreiz ir gadījies, vai ja šī situācija jau ir atrisināta, vai vēl kaut kas ir palicis no šīs situācijas tevī? Tu arī vēl jūti vainu no tās situācijas sevī, vai tā ir aizgājusi? Vai tas, nezinu, akmens vai ķirsis jau ir izšķīdis, ja? Un kauliņš ir prom? Viņš tev pateiks, tavs bērns. Un jebkurā gadījumā pēc tam ir turpinājums šai sajūtē. Nu, es ieteiktu vainas sajūtu strādāt ar materiāliem, kurus var transformēt. Līdzīgi ar bailēm, pat tā mēs varbūt kādā citā raidījumā, bet tas var būt mūsu būvēšanas materiāls vai arī vienkārši parasts māls. Un ļaut rokai šo vainas sajūtu radīt. Un visām sajūtām šis simbols, kurš dzimst ne no kā, ir varbūt ļoti spēcīgs atradums. Tu nezini, tu pats, ja es tev lūgtu uzbūvēt vainas sajūtu vai uztaisīt no māla, tu nezini, kas tev sanāktu, bet kaut kas sanāktu. Un tam bērnam kaut kas sanāktu. Un tad jūs varat satikties un stāstīt paši savu vainas sajūtu stāstu. Līdz ar to tā terapeitiskā iedarbība vairākos līmeņos. Vispirms ir stāsts, saruna, tad mēs radam šo tēlu un izstāstam vēlreiz stāstu. Ja tu vairākos līmeņos ej, un ja šis gadījums varbūt vēl nopietnāks ir vairākus vakarus pēc kārtas, tad vienā brīdī viņi būs šī lieta palaista, un tiešām viņi varēs aizmirst, un viņi būs atrisināti, un viņi vairs netraucēs dzīvot. Ko, Inna, bet būsim godīgi, ir tāda lieta, pat zinot šīs metodas, kas neizklausās nemaz sarežģīti, izklausās reāli un bērnam ļoti vajadzīgi. Tad rodas manī kā tētī un kā cilvēkā vispār tāda dīvaina sajūta, ka ja mani bērnībā, tu tētis būtu teicis, nāc, tagad es tev stāstīšu stāstu, mums būs jāzīmē, tā man liktos kā tāda, kaut kas līdzīgs sarunai, ka nāc, tagad mēs pārunāsim visu par seksu. Tagad mums beidzot šī lieta ir jāuzzina. Un rodas tāda, kaut kāda tāda mazliet, tāda neveikla, jocīga sajūta, kā tad tiešām tagad tik tālu ir nonācis, ka mēs tagad šitā sēdīsimies, tur zīmēsim vai no plastilīna veidosim vainas sajūtu. Godīgi sakot, man liekas, varbūt tā ir tās metodas vēl tāda neattīstītā vājā vieta. Kā to normāli iesākt? Ar mammu it kā pat ir saprotamāk kaut kur liekas. Tāpēc tā ir spēlē balstīta metode. Tā ir spēle. Un tu saproti, kā paaicināt bērnu uz kādu, UNO spēli, ja, kā tu vienā reizē man stāstīji, vai uz kādu citu spēli, riču raču vai kaut ko, to tu saproti, ja, kā paaicināt un pabūt kopā, bet tikpat labi arī šādas spēles. Pie viņām mazliet jāpierod, viņām ir savs psiholoģiskais raksturs, bet ir arī šādas galdu spēles galu galā kaut kur atrodams, caur asociācijām mēs kaut ko varam stāstīt par sevi un tur kartiņas un viss kaut kas ir izgudrots, bet šī brīvās būvēšanas spēle arī ir tāda pati spēle, kas var būt ģimenes spēle, un ja tu iesāksi to spēlēt regulāri, tad būvēt un stāstīt par dažādām lietām, tu piedzīvos to, ka jūs dzīvojat, jūs sākat ieiet vai dzīvot tādā mazliet citādākā komunikācijas vispār kvalitātē un kontakts padziļinās. Un šīs spēles nāk no manas ģimenes, mēs tādi esam dzīvojuši un līdz ar to mūs turēja rituāls. Mēs vienmēr veidojām savus rituālus, spēlēšanas, un bērni jau zināja, ka tas ir tas vakars, kad mēs visi kopā sēdīsimies un runāsim un spēlēsim un zīmēsim, un bērniem ļoti patika. Gan šie stāsti vecāku, kurus viņi var klausīties, gan arī viņi paši varēja pastāstīt savus stāstus, un mēs savukārt viņus varējām dzirdēt. Un tas veidoja cilvēkus šodien, manus jaunos cilvēkus, kurus es novēroju, viņi bieži vien ciemojās pie mums mājās. Ir patīkami viņos klausīties, jo viņi prot runāt, viņi prot risināt šīs savas emocionālās lietas, viņi prot dot padomus saviem vienaudžiem par to, kā runāt. Un tas man liekas liela vērtība. Tā ir liela vērtība, kā teiktu angliski runājošā jaunā paudze, labi tev, labi jums, bet mums, kas vēl nemākam, mums vēl jāpatrenējas. Lūk tā. Bet vispār vainas sajūta, jā. Tas jau sanāk, tā ir divas dažādas lietas. Viens ir tā kā spēle un saruna, kad ir tāds neitrāls
dzīves periods, kad nav nekas traks noticis, bet ja tikko kaut kas traks tomēr noticis, tad tā saruna tā vairs nav spēle, tāpat tomēr pietiekami nepatīkama situācija, ko atsevišķi arī jāpārunā. Un tad ir jāmeklē arī savas metodas, kā runāt. Piemēram, kad es strādāju skolā, man ļoti raksturīga bija situācija, kad skrien iekšā pa durvīm 2 puiši, tur kaut kas noticis, konflikts, varbūt kāds kādam vēl iesitis ir. Viņš saka, viņš pasties, viņš man saka, aicina man pieaugušo līdzdalīties tajā konfliktā. Viņš saka, viņš man izdarīja šito. Otrs saka, bet viņš man izdarīja šo, un sākās tas konflikts. Un kur tad ir risinājums šādā situācijā? Es darīju tā, man bija sava metode, kā es šādās situācijās rīkojos. Es ņēmu 2 baltas lapas, apsēdināju vienu pie vienā pusē galdam, otru otrā pusē galdam, iedevu katram rakstāmo un teicu, kāda ir tava atbildība šajā konfliktā? Ko tu darīji? Tieši kāda ir tava atbildība? Un otram tieši to pašu. Kāda ir tava atbildība? Un izrādās, ka katram ir sava. Viens tur nosauc otru pa muļķi, otrs tur aizstāvējās un sita, un katram ir sava atbildība. Un tajā brīdī, kad šie puiši ir varējuši uzrakstīt, mana atbildība ir tāda un tāda, mana atbildība ir tāda un tāda, tad ir viegli arī izlīdzināties. Pateikt, piedod, sarokoties, un tas konflikts ir atrisināts, bet ja mēs nepalīdzam bērniem, tad viņi iesprūst šajos konfliktos, ikdienas situācijās, salauztajos skūterīšos, kas tā ir situācija, vienkārši tādas situācijas dzīvē ir. Un ja mēs runājam, mēs uzzinām pa viņām, ja mēs spēlējam. Bieži vien, ja mēs nespēlējam, mēs varam arī neuzzināt par tādām situācijām. Un viņi tā paiet tā kā garām kādām nozīmīgām lietām, kuros bērni emocionāli iesprūst. Tādēļ šāda spēlēšana, brīvā būvēšana, brīvā zīmēšana, brīvā mālošana un savu stāstu radīšana ir metode līdzvērtīga dušai vai pirtī, kurā ir labi ik pa laikam ieiet. Skaisti izklausās tieši tā. Un galu galā īstenībā, Pakolina, man jau arī tā skūterīša situācija smaga. Tur jau nav tik vienkārši. Ja jau būtu tikai salausts, vai ar tiem bērniem tagad drīkst pēc tam atkal tālāk draudzēties? Kā ar viņiem tālāk draudzēties? Vai tagad vajag kaut kādas izlīkšanas organizēt? Jo draugi ir svarīgi, slikti draugi atkal, kuri tev kaut ko māca salauzt. Vai vecāks drīkst iejaukties? Nedrīkst, jo tad tu būsi nosūdzējis, tu nebūsi arī kompānijā vairs iederīgs, vai ne? Ko tad tu savus mammas un tēčus te izsauc vai tā? Tas ir bīstami. Var sakot, šādas situācijas ir bīstamas un pirts ir vajadzīga. Jā, vai mēs tā par šo esam parunājuši, vai mēs vēl kaut kādu svarīgu aspektu aizmirsām? Nezinu, bet varbūt kaut kas vēl palika, svarīgs nepateiks. Jā, un es varbūt tikai piebildīšu, ka Kraftiner tiešām attīstās dažādos līmeņos, un pasaulē šī metode tiek attīstīta kā rehabilitācijas metode tieši šī iemesla dēļ, ka viņai ir šī spēja, metode palīdz bērniem atvērties, stāstot savus stāstus, izstāstīt jautājumus, kas ir dziļi noglabājušies viņos. Un šīs savas dabas vai rakstura dēļ šī metode ir kļuvusi par ļoti spēcīgu rehabilitācijas instrumentu, īpaši sociālajā rehabilitācijā, ar tādu psiholoģiski terapeitisku ietekmi. Sociālā rehabilitācija īpaši izklausās, visu saprot, bet neko nesaprot. Tieši sociālā rehabilitācija, kas tā ir tad? Tas ir tad, ka bērnam ir grūtības būt sociālajā vidē dažādu apstākļu dēļ, vai pagātnes traumatisku notikumu dēļ, vai ģimenes grūtu apstākļu dēļ. Un cilvēkam ir kaut kādi traucējumi. Viņam var būt veselības traucējumi, kas viņam traucē, viņam var būt kaut kādi, psiholoģiski traucējumi, uzvedības traucējumi un tā tālāk. Sociālā rehabilitācija, kad mēs izdarām kaut ko, lai viņš atkal savā klasē jūtas labi, vai tam līdzīgi. Jā, tātad, un ir šādas metodas bērniem ir ļoti, ļoti aktuāls un svarīgs, jo mēs visi redzam, ka bērniem problēmas un grūtības paliek ar vien augstākā līmenī, bet instrumentu ir pa maz. Tāpēc Kraftiner ir licenzēta šobrīd šāda sociālās rehabilitācijas metode, kura attīstās pilnā apjomā Aizkraukles novadā, ar ļoti gan kā brīvās būvēšanas istabiņa klīnikā, gan kā brīvās būvēšanas laukums, kā sociālās rehabilitācijas vieta, kā inovācija, gan Lietuvā. Šī metode attīstās, mums ir partneris, kas deg
par šo lietu un palīdz to ienest Lietuvā. Un Ukrainā, protams, šis ir zelta fonds, jo bērniem šī rehabilitācija, šī nepieciešamība runāt par to, ko viņi piedzīvo, par to, ko viņi redz, ir ļoti, ļoti svarīga. Un bieži vien Ukrainā var piedzīvot to, ka sarunas ar bērniem par šīm grūtajām lietām, doma ir laba. Varbūt pat visi saprot, ka šādas sarunas ir vajadzīgas un tiek organizētas nometnes, bet bieži vien tas notiek tādā pieaugušajiem atbilstošā vidē, pieaugušajiem atbilstošā formā, bet ne bērnu, kas bērnus nevis atver, bet taisn otrādi dažreiz saslēdz. Tādas pārāk stingra, varbūt pārāk tāda racionāla pieeja nepalīdz atvērties un izstāstīt to, kas tev ir iekšā, un to, kas sāp un to, kas ir grūti. Un tādēļ šī metode, kā rehabilitācijas metode, kā rīks, kā palīgs speciālistiem, dodas pasaulē. Un man pašai par to liels prieks. Jā, man arī par to ir liels prieks. Un pieaugušiem, tātad priekš bērniem, tāda radošāka izpausme kā būvēšana vairāk palīdz, bet ja bērnam atkal uzkraut tādu kā pieaugušo metodoloģiju, tad tieši var viņš aizvērties un es varētu pat tam piekrist, jo tur jau tas ir, ka ja tu to bērniņu, kas kaut ko salauzis vai izdarījis, tad tādā nopietnā terapeitiskā sarunā. Vai audzinošā, ļoti. Jā, tas jau ir bieži gadījumi, kad, ja mēs, piemēram, arī manā paša ģimenē, ja mēs, piemēram, 7 reizes kopā ar mammu, kad mums sanāk pārjautāt, vai puisis negrib iet uz futbolu, tāpēc, ka tur vairs neiet Gustavs, un tad viņš 7. reizē jau saka, ko jūs man visu laiku prasat par to Gustavu? Viņam nemaz negrib runāt, un mēs varbūt nezinām. Jā, un tad ir šādas spēles nāk palīgā, un efektivitāte šīm metodēm rodas tajā, kad mēs visi sākam stāstīt šos stāstus. Tad bērni to paņem kā tādu kopā būšanu, kas viņiem ir ļoti vajadzīga, vispār pamatvajadzība ir būt kopā ar vecākiem. Un tad šī kopā stāstīšana, kopā būvēšana, kopā spēlēšana bērniem atbild uz viņu pamatvajadzību, bet reizē mēs viens otru sadzirdam varbūt no kādas pavisam citas perspektīvas. Un arī pieaugušajiem. Tu jau varēsi pastāstīt, Viestur, kā tu dosies uz vīru Graftineru pilota dienu uz Kurmeni nākošajā nedēļā, bet arī, kad mēs meitenēm vadījām šo terapeitisko programmu, tieši šī bērnišķība, šī spēlēšana, šī ieiešana pavisam citā dimensijā, būvēšana, radīšana un stāstīšana tieši tika atzīta par tādu dziļu satikšanos ar sevi no tādas spontanitātes un prieka pozīcijas. Ja tā terapija ir priecīga kaut kur, viņa nav tik dramatiska, jo tā jau mēs piedzīvojuši esam dažādus notikumus. Bet šis bērnišķīgums, dzirksts, iedvesma, būvēšana, aizrautība padara šo procesu tādu iedvesmojošāku. Jauki. Tā arī ir. Tātad, ja vainas sajūtas vai citas smagas sajūtas priecīgākā un iedvesmojošākā veidā, tātad Ina ieteica risināt ar veidojumiem, kādiem materiāliem, mālu un citām lietām, jo tā varot šo te abstraktāk izveidot šo traucējošo objektu, kas no kādas situācijas ir palicis. Līdz ar to par viņu vieglāk runāt, no viņa vieglāk atbrīvoties, ja es pareizi varētu rezumēt. Un šādas lietas, ja mēs no viņām neatbrīvojamies, var mūs novest pie nepieciešamības pēc rehabilitācijas. Un, lūk, tāds vienkāršā un rotaļīgā metode, diezgan universāli tātad nodara dažādu pakāpju situācijās. Jā, nesen bija mums lielā vētra, cerams, ka mūsu klausītāji pēc viņas jūtas labi, bet ja šādas vētras atkārtotos biežāk un nebūtu vairs zonas un interneta, būtu labāk augstne mums kopā satikties, paspēlēties, parunāties, un kas to zina, mūsu pamatvajadzība pēc komunikācijas pat labāk varētu īstenoties. Ko? Varbūt metode? Jā. Metode mājās, darbam ar sevi. Jā, un paņemsim šo vainas sajūtu. Šodien arī, ja mēs par to runājam, arī tu vari mājās pamēģināt vienkārši paspēlēt par to un ar to un ap to. Un 3 soļi tavam mājas darbam. Vispirms izdomā stāstu. Paņem jebkādu situāciju, tu vari paņemt arī manējo, piemēram, par 3 puišiem, kuri kaut ko dara un viņi tiek pieķerti un visi 2 citi parāda uz 3, ka viņš ir vainīgs.
Un viņš arī jūtas vainīgs, un tāpēc viņš neaiziet mājās un nevienam neizstāsta, ko viņš ir darījis, jo viņš ir vainīgs. Un šī vainas sajūta paliek viņā, un akmens no iekšpuses sāk spiest viņa vēdera iekšējos orgānus, un reizi nedēļā sāk sāpēt vēders. Nu, tad mēs arī varam, protams, šajos stāstos terapeitiskos vienmēr vajag ielikt izēju, ka beidzot līdz tai sarunai tad kaut kādā veidā nonāk šis stāsta varonis, un izstāstot to, tad arī šīs sāpes pāriet. Tas ir reāls notikums. Varbūt tev ir savs notikums, kur tu gribi pastāstīt bērnam. Pastāstiet, ietērpiet varoņos, varbūt citos, jārunā no es formas, bet citreiz arī, ja mēs runājam ar saviem bērniem, arī no es formas un par mani kā par zēnu vai par kā meitenīti bērnībā arī pastāstīt, tas tikai padziļina atklātību un uzticēšanos viens otram. Tātad stāstam stāstu. Kamēr mēs stāstam savu stāstu, iedod bērnam parastu baltu lapiņu, uz kuras var būt kāds teksts, un tu vari izmantot vārdu vēl bērna iekšējās pasaules stiprināšanai. Nu, piemēram, vārdi. Tu vari izvēlēties. Vai tu vari uzvarēt savu vainu. Vai tu vari atbrīvot sevi no akmeņiem. Es tev ticu. Dažādus vārdus, un tu pats zini, kuri vārdi tavam bērnam būtu vissvarīgākie. Šie tikai piemēri. Uzraksti 2-3 vārdus, kas var kalpot kā zāles tavam bērnam, un paņem šo lapiņu un saki īpašā veidā, kā rituāli iedod, saka, kamēr es tev stāstīšu stāstu. Paņem pazīmē, kas tev dzimst. Atļauj rokai vienkārši zīmēt. Krāsas, ņem kādus grib, krītiņus labāk. Un šādiem gadījumiem nav vēlams izmantot flaumisterus. Krītiņi ir vislabāk, var arī, protams, zīmulīšus, bet bērns zīmē. Un tu stāsti. Un tas brīdis pats par sevi, tu jau piedzīvos, ka nes tādu satikšanos, dziedināšanu, un pēc stāsta tu vari pajautāt bērnam, kas tev tur piedzima, un varbūt tev arī ir kāds vainas sprosts, vainas akmenis, vainas stāsts, ko tev gribas izstāstīt, tāpat kā šim zēnam, un viņš tev izstāstīs. Un tad, kad viņš ir izstāstījis, tad tu vari iet tālāk. Tu vari iet tālāk nākošajā vakarā, tu vari iet tajā pašā vakarā, kā tu jūti. Kraftener spēles ir ļoti brīvas. Tu tās vari spēlēt tā, kā tu jūti. Un arī, ja līdzi kastē vienmēr nāk spēļu apraksti 30 spēles, vesels komplekss, arī šīs spēles var spēlēt pēc izjūtas. Tā ir tikai iedvesma. Nu, nākošajā reizē vai pēc tam tu vienkārši mēģini būvēt, radīt to vainas sajūtu. Vai uzbūvēt, vai ar mālu vienkārši ļaut rokām izveidot. Un atkal dzims stāsts. Mans vainas sajūtas stāsts, tētis var teikt. Bērns var stāstīt savu vainas sajūtas stāstu. Mamma arī var savējo pastāstīt. Tā var būt brīnišķīgi tāda satikšanās. Man vienmēr patīk šie sarunu vakari ģimenēm. Un tad, kad tas ir izstāstīts, tad tu vari teikt, bet ejam vēl tālāk. Mēs esam saimnieki paši savas dzīves, un arī par vainas sajūtu mēs varam būt saimnieki. Atļausim rokai to vainas sajūtu pārveidot par kaut kādu spēku, kas tev var būt kā tāds pamatakmenis, kaut kam jaunam var būt. Un vienkārši ļaujieties tai fantāzijiem procesam, kas kuram piedzimst un piedzimst jaunie transformēties stāsti. Un tas ir ļoti dziļi. Svarīgi, terapeitiski, dziedinoši un arī dzīvi dzirdēt vienam otru. Pamēģiniet šos 3 soļus iziet, un, ja tev izdodas, uzraksti mums. Uzraksti mums info@kraftinner.net uz e-pastu savus stāstus, mēs būsim ļoti priecīgi izlasīt tos. Jā, un varbūt noslēgumā maza tāda meditācija, lai tu satiktu vainas sajūtu sevī vai to mazo vainīgo bērnu sevī, parunātu ar viņu. Maza meditācija iekšējiem darbam ar sevi. Un kā vienmēr apsēdies vienkārši brīvi, tajā vietā, kur tev ir labi, kur tev ir ērti, kur tev ir viegli runāt ar sevi.
Tas ir labi vienmēr atrast savu vietu. Šīm meditācijām, pārdomām, sarunām ar sevi. Un kā vienmēr ieelposim un ar izelpu caurstaigāsim ķermeni, lai atbrīvotu mazliet, jo, lai satiktos, ir vajadzīga telpa, vieta. Un tāpēc ieelpo un ar izelpu caurstaigā savu ķermeni un atbrīvo sevi no jebkuras spriedzes, kuru tu pa ceļam satiec. Lai tu esi brīvs, brīva. Un atkal ieelpo, un tu pat vari pārvērst šo gaisu, ko tu elpo, par ūdens kritumu savā iztēlē un ļauj ūdenim skalot sevi no iekšpuses un izskalot visas spriedzes. Un dari šādu vingrinājumu tik ilgi, cik tev vajag. Mēs iesim tālāk, bet tu vari turpināt to darīt tik daudz, cik tu jūti, ka tev ir nepieciešams, lai tu atbrīvotu sevi. Un šādi elpojot, atļauj savai iztēlei, savai asociācijai aizvest uz kādu vietu, uz kādu atmiņu, kur varbūt ir tas mazais puisīts vai meitenīte kaut kur sajūties vainīgs. Vai pa īstam bija vainīgs, vai tā ir uzņemta vaina, neirotiska vaina, tur, kur varbūt tu nemaz nebija vainīgs, bet atļauj savai atmiņai aizvest sevi uz kādu notikumu, kur tu jūties vainīgs. Bērnībā. Un pamēģini uzmeklēt šo bērnu. Nevienmēr tas ir viegli, bet mūsu iztēle ir ļoti jaudīgs terapeitisks kanāls. Dažkārt bērni ir jāmeklē. Viņi uzreiz nenāk mums pretī. Bet tu pameklē, tas ir to vērts. Pameklē šo mazo bērniņu, kur viņš vainīgs ar savu vainas sajūtu ir palicis, kur viņš ir, kur viņš sēž, vai kur viņš stāv, vai kur viņš guļ. Un pamēģini šodien, kā pieaugušais cilvēks, kā mamma vai tētis, aiziet pie tā bērniņa, kas esi tu pats, un apsēsties vienkārši blakus. Sajūti, ko gribas tam mazajam bērnam. Varbūt viņam gribas, lai tu viņu samīļo. Varbūt arī viņam gribas, lai tu iedod baltu lapu un palīdzi saprast, kas ir viņa atbildība un kas nav. Varbūt viņam gribas raudāt tev uz pleca vai viņam gribas, lai vienkārši kāds paklausās viņa stāstu. Esi tas pieaugušais cilvēks, kura toreiz varbūt tur nebija, nosēties blakus un iedod šim mazajam bērniņam to, ko viņam tad ļoti, ļoti pietrūka. Tu pats vari šodien būt jau atbildīgs par to daļu sevī. Pabūt ar to. Un ja tev izdevās, tu vari atkal un atkal atgriezties vienmēr, kad šis mazais tevi sauc. Un iedot to, ko viņam ļoti, ļoti vajadzēja tad. Un, kad tu ej projām, tu vienmēr pasaki, es atnākšu vēl. Paldies, ka tu man uzticēji savas sajūtas. Un lai tava satikšanās ar sevi iet pa priekšu šīm satikšanās spēlēm ar bērniem, tas arī ir veids, kā tu vari sagatavot sevi kā instrumentu, kā rīku, kā spēcīgu instrumentu, lai tu varētu palīdzēt bērniem, kurus dzīve tev uztic. Paldies tev par šo ceļojumu. Paldies, ka tu atsaucies šim aicinājumam doties šo mazo bērnu virzienā gan sevī, gan arī tos, kas dzīvo kopā ar tevi, tavā dzīves telpā. Paldies tev. Uz tikšanos atkal pēc nedēļas.